Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan, atverot Bībeli, pirmsskolas vecuma bērniem. Šīs būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 13. nedēļas lasījums. Piektdiena. Lasīsim šodien stāstu par Dieva mūžīgo ģimeni. Naomija nespēja beigt smaidīt. Dievs pret viņu bija tik labs, viņai bija meita un dēls. Ruta bija apprecējusies ar laipno Boasu, taču drīz vien Naomijai bija vēl labāks iemesls smaidīt. Viņa kļuva par vecmāmiņu. Rutei un Boasam piedzima skaists zēns. Visi par šo ģimeni bija tik priecīgi. Sievietes sacīja Naomijai: slavēts, lai ir tas kungs, kas nav licis tev šodien palikt bez radinieka, jo tava vedekla, kas ir tevi mīlējusi, kas tev ir labāka par 7 dēliem, ir viņa dzemdējusi. Rutes 4, 14, 15. Naomija mazo zēnu maigi paņēma rokās un cieši apskāva. Prieka asaras piepildīja viņas acis, kad viņa glāstīja zēna mazos vaidziņus. Dievs bija tik labs, viņa nespēja vien sagaidīt, kad šis mazais zēns kļūs lielāks, lai viņa varētu tam pastāstīt par savu uzticīgo Dievu tēvu. Kurš deva bērnam vārdu? Kā viņu to nosauca? Izlasīsim Rutes 4, 17. pirmo daļu. Un kaimiņienes deva viņam vārdu sacīdamas: dēls ir dzimis Naomijai. Viņas nosauca to par Obedu. Šis mazais zēns uzauga un kļuva par ķēniņa Dāvida vectēvu. Paies vēl daudzi gadi, un tad šai pašā ģimenē piedzims arī Jēzus, apsolītais. Dievs Rutei parādīja savu mīlestību un laipnību. Viņš viesmīlīgi uzņēma Ruti savā ģimenē. Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu, lai mēs varētu būt pārliecināti. Viņš visus uzņems ar mīlestību. Jā, visus. Bībele saka: redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni. 1. Jāņa 3, 1. Mani interesē. Ko tu vari darīt šajā sabatā, lai kāds justos gaidīts Dieva lielajā mūžīgajā ģimenē? Lai tev izdodas šajā sabatā būt viesmīlīgam, lai citi justos gaidīti. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, kā tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Pasaulē mūs tāpēc neatzīst, ka tā viņu nav atzinusi. Pasaulē mūs tāpēc neatzīst, ka tā viņu nav atzinusi. Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, kā tiekam saukti Dieva bērni.
Atgādinu, ka tavā grāmatiņā pašā pēdējā lapusē tevi gaida interesants stāsts ar nosaukumu Vedot ģimeni pie Jēzus. Paldies, ka visas šīs 13 nedēļas klausījies Bībeles stāstus. Esam pabeiguši 2. ceturkšņa grāmatu. Es aicinu tevi turpināt klausīties nākamos 3. ceturkšņa stāstus. Jauno grāmatiņu var nopirkt veikalā Patmos. Tagad vēl kopā lūgsim Dievu. Laiks lūgšanai. Paldies Tev, debesu Tēvs, ka Tu mūs uzņem savā lielajā Dieva mūžīgajā ģimenē. Paldies, ka varam būt Tavi bērni. Paldies par Tavu neizmērojamo laipnību un mīlestību. Par to no visas sirds es pateicos Jēzus vārdā. Āmen. Tiekamies nākamajos interesantajos Bībeles stāstu lasījumos. Atā!